Vairums ticīgo, kuri lūdz par atmodu, dzied par atmodu, runā un domā par atmodu, apzināti vai neapzināti, bet patiesībā ilgojas pēc liela mēroga atkrišanas. Vai Latvijā gaidāma atmoda? Vai pasaulē gaidāma liela mēroga atmoda un gara izliešanās? Vai Bībele to apsola, vai Dievs caur kādiem cilvēkiem to mums ir apsolījis, un mēs varam to pieprasīt, mēs varam to sagaidīt? Un kā vispār izskatās patiesa garīga atmošanās vai atmoda? Un kā mēs varētu to atpazīt, ja tā jau būtu notikusi? Par to parunāsim šajā video. Bet es gribēju iesākt apskatot tieši kādus pravietojumus, kur ir runāt un teikt tieši par mūsu zemi Latviju. Jo tieši to dēļ, un noteikti ir arī citi, kurus es šobrīd nevarēju atrast, bet tieši šo dēļ daudzi jauni ticīgi cilvēki kristīgās ģimenēs ir uzauguši ar lielu pārliecību, ka tas noteikti notiks. Varbūt ne visā pasaulē, bet Latvijā pavisam noteikti. Tamdēļ, ka kādi vīri ir par to pravietojuši un teikuši, tamdēļ mums visa dzīve ir bijis tā, mums ir jābūt gataviem, mums vajag ēkas, mums vajag sistēmas, mums vajag visādus kursus un tam līdzīgi visu izveidot, lai tad, kad nāk šie tūkstoši, lai mēs par viņiem varam parūpēties. Interesanti gan tas, ka tad, kad Jēzus izveidoja savu draudzi, apustuļi, pravieši, un tad tie 120, un pēc tam tie 3000, 5000 pārējie, kas pievienojās, tad viņš visu bija izveidojis, un viss bija sagatavots, un viņi bija pilnībā spējīgi svētā gara spēkā un vadībā parūpēties, mācekļot, apmācīt, lai Kristus darbs varētu iet plašumā un iet vairumā. Bet apskatīsim šos te 3 pravietojumus, un lai mēs saprastu, ka tie noteikti nav Dieva vārds, uz ko mēs varētu balstīties, vai pamatoties, ka mēs dzīvojam lielās gaidās, ka atmoda noteikti notiks. Un jāsaka, es esmu bijis viens no lielākajiem atmodas zvanītājiem aizvadīto gadu laikā. Man bija atmodas vakars, kuras iesāku, tad bija atmodas dienas, ko mēs braukājām apkārt pa Latviju, un es esmu ļoti daudz runājis par atmodu. Atmodas konferences ir bijušas, un es vēl aizvien, protams, lūdzu, lai notiek atmošanās mūsu tautā, bet manas domas par to, kas tas īsti ir un kā tam jāizskatās, ir krietni mainījies, un es ceru, ka arī jūs ieraudzīsiet to. Pirmkārt, jau kas jāsaka par šiem te pravietojumiem ir, ka šie cilvēki nav rīkojušies bibliski. Tas nozīmē, ka viņi nav rīkojušies tā kā pravieši citos laikos aicinot tautu uz atgriešanos, uz grēku nožēlu, uz šķīstīšanos, uz gavēm, uz asarām un raudām par saviem grēkiem un ticību uz Dievu, dzīvošanu taisnībā, dzīvošanu padevībā viņa likumiem. Bet tieši otrādi, gandrīz neatkarīgi no šo cilvēku sirds stāvokļa, šie saucamie pravieši, jeb viltus pravieši ir solījuši daudz dažādas lietas, kuras it kā Dievs noteikti dos vai ar nosacījumiem dos šai zemei. Daudz no tām un šiem solījumiem ir tādi, par kuriem kristiešiem nebūtu par ko priecāties. Nebūtu par ko gavilēt, lai gan rakstos mēs redzam, ka daudz cilvēku, kas dzirdēja klātienē šos te pravietiskos vārdus, uzņēma to ar gavilēm un ar prieku, un tas vienkārši parāda to, cik viņi ir miesīgi un cik nespējīgi izšķirt to, kas tiešām ir no Dieva un kas ir tas lietas, kuras mums būtu jāsagaida no Dieva un par ko mums būtu jādeg sirdī un kas mums būtu jāmeklē, nevis šīs laicīgie labumi mūsu zemē vai mums pašiem personīgi. Un šie te viltus pravieši, tad, kad viņi šeit Latvijā bija, kad viņi teica šos vārdus, viņi ieguva slavu, viņi ieguva atzinības, viņi ieguva aplausu, viņi ieguva ovācijas, bet viņi neteica to, ko tas kungs saka Latvijai, un to, kas Latvijai tiešām bija nepieciešams. Un tā kā mēs pavisam droši varam teikt, ka viņi ir viltus pravieši. Un pirmais no tiem ir Deivids Vilkersons. Un, protams, ka ir bijuši vēl kādi jau senos laikos, kas ir nesuši kaut kādus pravietiskus vārdus, bet Deivids Vilkersons 2004. gadā viņš nesa pravietisku vārdu Baltijas tautām. Un viņš tur apsola daudz brīnišķīgas lietas, daudz nepamatotas, nebibliskas, nepiepildītas apsolījumus viņš dod, un tūlītās jūs ieraudzīsiet arī, kamdēļ mēs varam ar lielu pārliecību teikt, ka tas, ko viņš teica, nepiepildījās, līdz ar to viņš ir viltus pravietis, un, jo, ja viņa pravietums nepiepildās, tad viņš ir viltus pravietis, nevis mums ir jāvaino kādi citi. Un tad, viens no pirmajiem tādiem fragmentiem, tur tāds garš izraksts bija, laikam, žurnālā tikšanās, kad bija saistīts ar Latvijas Kristīgo radio, un tur bija viens tas fragments, kur ir teikts, es pateikšu, kam es ticu.
Tātad viņš pirms tam daudz ko solīja, ko cilvēki gribēja dzirdēt. Viņš saka, es pateikšu, kam es ticu, no šīs valsts, Latvijas un Lietuvas pacelsies godība. Viena no lielākajām slavas izpausmēm, kāda jebkad nākus no kādas zemes. Tas būs godības un slavas fontāns, un to atvērs Dievs. Un te mēs katrs varam padomāt, vai kaut kas tāds ir noticis, ka no Latvijas būtu nākuši kaut kāda īpaša slava, īpaša kaut kāda gods, īpaša Dieva godība, pacēlusies no Latvijas zemes, ko Dievs ir atvēris, kas nekur nevienā citā zemē nav noticis un nav bijis. Nu, tā kāds teiks, varbūt, ka tas vēl notiks, nē, bet viņa paša pravietojumā mēs redzēsim, ka viņš pretēji tam, kā parasti viltus pravieši to dara, viņš bija iedevis kādus termiņus, ko viņš izdarīja. Varbūt viņš domāja, ka viņš jau vairs nebūs šeit, un līdz ar to viņš netiks turēts atbildīgs, bet mēs viņu turēsim atbildīgi pie šiem vārdiem. Tad tālāk viņš saka, tas ir pats būtiskākais, ko Dievs grib, lai es jums pasaku. Pagātnes kauna dēļ, zem komunismu un citiem apspiedējiem par visu, kam esat gājuši cauri, Dievs teica, ka šajā labvēlīgajā laikā jūs saņemsiet divkāršu atlīdzību. Par kaunu tiks atlīdzināts divkārši, jūs mantosiet savā zemē divkāršu īpašumu, un jums būs mūžīgs prieks. Nu tad man ir jautājums, vai gadījumā ir mūsu šeit starp klausītājiem kāds, kurš no 2004. gada ir atguvis kaut ko viņu senči vai vecāki, vai viņš pats komunismu laikā ir pazaudējis, un ne tikai to atguvis, bet atguvis divkārši. Jo, ja tas tā nav noticis, tad šis pravietojums ir bijis viltus pravietojums, tas nav bijis patiesa pravietojums. Un tad viņš vēl saka, es ticu, ja dzīvošu vēl līdz kādus 8 vai 10 gadus, tātad līdz 2014. gadam, tam visam bija jāpiepildās, man uzaicinās atbraukt vēlreiz. Un tad es sākšu Lietuvā, mums būs kādi 15,000 jaunu kristiešu, un visās vietās būs draudzes un jaunas draudzes, un iespējams, ka daudzās vietās ir maldu draudzes, ir ļoti daudz maldu draudzes savērojušās. Un tad mēs brauksim uz Rīgu, un tur būs dievkalpojumiem jānotiek brīvā dabā, lai spētu uzņemt dārgakmeņu daudzumu, tātad kaut kādos meža parkā vai kādā citā klajā laukā, jo tie ticīgie būs tik daudz. Jautājums ir, vai kopš 2014. gada Latvijā ir tik daudz jauni patiesi ticīgie nākuši pie ticības, tātad pie atgriešanās, ka viņus nevar ietilpināt kādā stadionā vai arēnā vai kā tam līdzīgi. Droši vien, ka mēs visi varam atzīt, ka nē. Kas ir interesanti, ka sava šī pravietiskā vārda noslēgumā viņš teica nosacījumus. Ja jūs tiešām ticēsiet šim, ko es jums saku, un to pieprasīsiet no debesīm un tam līdzīgi, bet tas ir viens no veidiem, kā šis pravietis var, saucamais pravietis, viltus pravietis, var noņemt atbildību no sevis. Viņš var teikt, šo visu Dievs būtu darījis, tas bija no Dieva, bet jūs vienkārši neticējāt, jūs vienkārši nelūdzāt, jūs nepieprasījāt. Ja? Un tas nav tas, ko dievbijīgam pravietim vajadzētu darīt un teikt. Ja tu esi to pateicis, tad tam ir jānotiek. Ja Dievs tev to pateicis, tad tu to pasaki, ko Dievs tev pateicis, tad tam ir jānotiek. Bet ja Dievs tev to nepateicis, un tu pateici, ka Dievs tev pateicis to, ko viņš tev nepateicis, tad tu esi viltus pravietis. Tā ir definīcija. Vēl ir tāda Kelly M. Fink 2006. gadā. Viņa jūlijā ir teikušos vārdus. Es redzu, ka tas kungs nopūš putekļus no Latvijas. Tur ir apslēpti dārgumi, seni dārgumi. Prasiet tam kungam atrakt senās akas, atklāt senos mantojumus. Tie gaida, lai tie tiktu pieprasīti. Un es neesmu lielākais vēstures pazinējs, bet kad tik tas nav, ka pēc šīta pravietojuma arī bija Vairvīķa Freiberga, varbūt viņi bija iepriekš, mēs esam dižani, mēs esam vareni, un viss šīta pagānisma atzimšana Latvijā, latviešu tautu, dievības un ticējumi, un dainu skapis un viss tās pārējās lietas, kas atkal aktualizējās mūsu sabiedrībā. Jo redziet, tad, kad mēs paceļam augšā to, kas ir Latviju, tā saucamās identitātes, ja vispār mēs varam runāt par tādu tautas vēsturi, tad tur ir elku pielūgsme, tur ir šīs dievības, tur ir pagānisms, tur ir uzspiestā ticība, krusta kari, un viss šīs pārējās lietas, kurās nav nekā kopīga ar patieso ticību uz Dievu un patiesu kristietību. Un skumji, ka tā. Un vēl viens, ko gribētu pieminēt, un tas laikam ir viens no populārākajiem, kas bieži tiek minēts harizmātiskā vidē, kādreiz tas tiek citāts kā tāds, lai turpinātu iedrošināt cilvēkus gaidīt, jo būs, jo priekšā mums ir tās atmodas, būs tā gara izliešanās. Un tas ir Kris Volotons. Viņš ir no Bēteles draudzes, kas ir Kalifornijā, un Bēteles draudze ir viena no lielākajiem pilāriem, maldu nesējiem, atkrišanas kristietības sludinātājiem pasaulē. Bills Johnsons, Kris Volotons, Bētele Music un tam līdzīgi. Viņu mūzika, viņu svētrunas izklausās labi, bet tās ir piepildīts ar maldu mācībām, ar atšķaidītu evaņģēliju, ar neveselīgu mācību, ar dēmonu mācībām, kā arī zinām,
Viņi ir sapludinājuši šo kristīgās raksturvietas ar jaunā laikmeta visādām praksēm un tam līdzīgām lietām. Viņi īsteno pašiedomātu dievkalpošanu, viņi pašizdomātus pravietošanas nodarbojās, ko Dievs viņiem nav atklājis un nav teicis, viņi vienkārši improvizē un saka lietas un uztrāpats uz cilvēku šī te dzīslām, ja, un tad un cilvēkiem rodas sajūta, ka tiešām no Dieva saņem to vārdu. Un iespējams, ka tur notiek arī tieši demoniskā iedarbība un demoniskas zināšanas cilvēkiem tiek iegūts. Bet viņš 2010. gadā, šis Kris Voltons, viņš deva vārdu Latvijas parlamentam. Un man jāsaka, diemžēl es arī esmu bijis saistīts dažādos pasākumos ar kādiem no šīs organizācijas. Un man ir žēl, man ir kauns, un lai Dievs dod, ka mums būs iespēja izgaismot šīs maldu draudzes, maldu kustības, lai pasargātu tos Latvijā, kas ir pie skaidrs saprašanas un pie veselīgas ticības, lai tie netiktu pievilti. Nu, lūk, un arī tur viņš diezgan daudz ko solīja, bet grib izcelt dažas lietas, ko viņš ir teicis. Un viņš saka Dieva, tātad viņš ieliek savus nodomus vai savas labās gribas Dieva mutē. Viņš saka, Dievs to ir teicis, bet Dievs to neteicis, tātad viņš ir bildes pravietis. Un viņš saka, kad Dievs saka, es gribu jūs padarīt par Eiropas Savienības kroņa dārgakmeni, modeli kultūras reformācijai. Tātad vai šo 16 gadu laikā mēs esam kļuvuši par Eiropas Savienības kroņa dārgakmeni, vai mēs esam pašā virsgalā? Nu, katrs var pats atbildēt uz šo jautājumu, kas zina kaut kādas statistikas un tam līdzīgi. Tad arī modeli kultūras reformācijai. Nu, varbūt mēs kļūsim par modeli, kā atgriezties no atkrišanas ticības, un varbūt cilvēki nāks pie patiesas atgriešanās. Tā arī būtu atmoda. Viņš tālāk saka, zelts būs jūsu jūras. Šeit jautājums, vai mums ir pieauguši rādītāji tam, kāda pārvadājuma noteikti caur ūdeņiem, vai tieši otrādi turpinās šī krišana. Sudrabs jūsu meži, un meži vēl aizvien mums saprot, ka labi aug un tiek pārdot koksnē. Bronza jūsu turisma nozara. Nu, par to es nezināšu teikt, bet cik es esmu dzirdējis, ka turisti tomēr baigi neraujās uz Latviju, lai cik ļoti mēs tur reklamētos pa miljoniem dažādās zemēs un tam līdzīgi. Bet Latvija ir skaista zeme. Un tad rakstīts, radošums, kreativitāte izplūdīs no Latvijas kā liela upe. Un tad ir kādi, kas redzēja tos traumas panākumus un saka, redziet, piepildās šis pravietojums. Tas vienkārši parāda to, cik izmisuši ir cilvēki, kuri tic šiem te pravietojumiem un tik ļoti gaida, un nekas nenotika, ļoti gaida, ka pat vismazākās, kaut niecīgākās lietas paņem un uztver un saka, redz, tagad piepildās šis pravietojums. Bet tas, protams, nesakrīt ar to, ko šis teksts saka. Tad viņš saka, teātris, filmas, televīzijas un mākslas būs ūdens. Tiks izveidots pasaules līmeņa centrs aktieriem, māksliniekiem un sapņotājiem. Es redzu, kā Valds Disnejs ceļoties no nabadzības, kā Valds Disnejs ceļoties no lielas nabadzības, lai izveidot atrakciju parku, kas apdulinās pasauli. Un es saku, pirmkārt, tas nav noticis, un otrkārt, tas nenotiks, un treškārt, kāpēc, lai kristieši kaut kas tāds sajūsminātu? Kāpēc, lai mēs gribētu to dzirdēt? Viņš to teica pasaulīgiem cilvēkiem. Kāpēc, lai mēs gribētu, ka Latvija kļūst par to zemi, kur būs aktieru centrs un mākslinieku centrs un kur būs kaut kādas filmu atrakciju industrija, kas apdulinās pasauli? Ja Bībele saka, esiet skaidrā prātā, un Dieva darbs ir, kas ved cilvēks pie skaidrības, pie saprašanas, pie atgriešanās, bet šeit būs Latvijā kaut kādi Disneji, kas apdulinās pasauli. Tas taču ir pretēji tam, ko mēs patiesībā vēlamies. Tad rakstīts, vecā nauda atradīs jaunus piedzīvojumus, sirmgalvi atkal sapņos sapņus. Kā brīvības apliecinājums atkal skanēs zvani, bet šoreiz tā ir vārda brīvība. Reliģija noņems masku un atklāsies smejoties. Tas droši vien runā par to, ka viņš sagaidīja, ka šī Bēteles kustības ietekme atnāks pilnā mērā pār šīm te zemēm un pār šiem te ļaudīm, un tur būs šī ņirgāšana, šī žviekšana, viss šīs pārējās lietas, ko mēs redzam tajā kustībā, ka šī te reliģija atmetīs Dieva likumus, Dieva baušas un kļūs par tādu zvērīgu baudas meklēšanu un izpausmu, dažādu izpausmu, nedievbīgu izpausmu centru. Viņš saka, es redzu mākslas augstskolu, kas tiek veidota tur, kur rūpnīca reiz apspieda cilvēkus. Pelēkais tiek aizstāts ar krāsu, tātad, vai kāds ir redzējis to augstskolu, un vēl vairāk jāprasa, pelēkais tiek aizstāts ar krāsu, vai tas runā par to, kas Rīgas pašvaldības, Rīgas domē pirms kāda laika karogs bija tāds varavīksnes krāsā, vai par to tur ir runāts, bet arī šeit mēs redzam, ka viss tas, ko viņš runājas, tas ir garām, un mums nemaz nebūtu jādomā, vai būs vai nebūs tas, jo mēs jau zinām, ka šī draudze, šī kustība un šis pats Voltons ir maldu mācītājs, no tāda būtu jāizvairās.
Bet ja mēs neskatāmies uz šiem pravietojumiem par Latviju vai citām zemēm, jo droši vien, ka daudzās zemēs ir šādi pravietojumi teikti, tad vai Bībele mums apsola, vai Bībele mums dod liecību, ka pēdējās dienās ir gaidām liela atmoda un liela atmošanās. Un es varēju sazīmēt dažas raksturvietas, kuras kādreiz tiek lietotas, lai par to runātu. Un pirmā ir Joēla grāmatas 3. nodaļa, 1. pants, kur pravietis Joēls saka: un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Jūsu vecāji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu. Tāda konkrētas dienas, kurās Dievs izlies no savu garu. Interesanti, ka Apostoļu darbu 2. nodaļā mēs redzam, ka šis pravietojums piepildījās 2000 gadus atpakaļ. Apostoļu darba 2.16. Tur rakstīts, tāda Pēters, tad, kad svētais gars Kristus bija apsolījis saviem apostoļiem, ka viņš tiem dos svēto garu, un kad viņi to saņēma, tad Pēters ceļās kājās, kad apkārt ir sapulcējušies jūdi un nesaprot, kas tur notiek, un viņš viņiem saka, bet te šobrīd piepildās tas, par ko pravietis Joēli ir runājis un teicis. Viņš saka 17. pantā, tas notiks pēdējās dienās, saka, Dievs izlieš no savu garu pār visu miesu, un jūs dēli, jūs meitas pravietos, un jūs jaunekļi redzēs parādības, un jūs sirmgalvi sapņos sapņus. Un tātad tas, ko Joēli pravietoja, Pēters saka, tagad tas piepildās. Tas notiek 2000 gadus atpakaļ. Un tā atmoda, kas sākās, vai tā, ja mēs to varam tā nosaukt, tā Dieva gara izliešanās, kas sākās par agrīno draudzi, tad tā draudze turpinot izplasties, aizsniedzot cilvēkus un veidojot citas draudzes, kam arī ir svētais gars. Šo te atmodu ir turpinājuši pavairot bez nekādām tādām āršķirīgām atkārtotām izpausmēm, kā tas notika tajā reizē, kad Dievs piepildīja savu apsolījumu vasaras svētku dienā. Vēl viens ir Habakuka 2. nodaļa 14. pants, kur rakstīts, jo zeme tiks piepildīta ar tā kunga godības atziņu, jeb šo King James tulkojums teiktu ar atziņu par Dieva godību, tāpat kā ūdeņi apklāja jūras pamatus. Un jā, protams, ka mēs izraujam šādas raksturvietas, un arī daudz citas ir, kuras var tā izraut no kontekstu, teikt, redzi, tur taču ir teikts, kaut kāda Dieva godība būs pār visu zemi pēdējās dienās, vai tajās dienās. Bet Habakuka 2. nodaļa un viss tas konteksts ir par to, kad Izraela ir atkāpusies no Dieva. Un tad šī 2. nodaļā šis pravietis vairākās vietās saka, un Dievs caur viņu saka, vai bēdas tiem, kas ir šie netikļi, bēdas tiem, kas ir šie bezdievi, bēdas tiem, kas ir atkāpušies no Dieva likumiem, no Dieva vārda. Un tur kontekstā viņi saka, tamdēļ, ka šis sots, tamdēļ, ka šīs bēdas nāks pār viņiem, tad zeme tiks piepildīta ar atziņu par Dieva godību, jo visi sapratīs un ieraudzīs Dieva godību un Dieva spēku, piedzīvojuši šīs bēdas, piedzīvojuši šo Dieva sodu un tiesu, un tā rezultātā kāda nāks un atgriezīsies pie viņa. Tā kā interesanti, ka šāds raksturvietas kādreiz tiek izrauts un saka, redz, kur tur rakstīts par Dievu godību, bet atcerieties, jāpaskatās konteksts. Vēl viena raksturvieta ir Mateja 24.14, kur rakstīts, un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Protams, mēs neredzam šeit, ka būtu teikts un apsolīts, ka daudzi atgriezīsies, bet ka evaņģēlijs tiks sludināts. Un mēs jau zinām, ka dažus gadu desmitus pēc agrīnās draudzes izveidošanas evaņģēlijs bija nonācis gan arī visās pasaules stūros un visās pasaules malās. Un, protams, arī šodien Dievam ir savi cilvēki un ir draudzes, kuras ir nolikts dažādās vietās, lai tie sludinātu evaņģēliju, lai tie darītu par mācekļiem, lai mācītu visas tautas, un pats Kristus arī vada savu draudzi, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts visdažādākajās vietās, un to mēs noteikti nekādā veidā nenoraidam šo raksturvietu, jo tam ir jānotiek, un tam ir jānotiek vēl vairāk. Patiesiem Kristus sekotājiem ir jābūt tiem, kas ne tikai dzīvo evaņģēliju, bet sludina evaņģēliju, jo kā gan tie var atgriezties, ja nav kas sludina. Bet šī raksturvieta nekādā ziņā mums neapsola to, ka būs vispasaules atmoda, vai ka atmoda notiks kādās konkrētās nācijās, kur būs entie tūkstošiem miljoniem cilvēku. Lai gan gadiem ejot cauri, un arī atklāsmes grāmatā rakstīts ir, ka cilvēku pūls, ko nevar izskaitīt, nāks no dažādām tautām. Tātad Dievs būs izglābs, un Dievs glābi, un daudz šo gadu laikā Dievs ir izglābs, un vēl aizvien glāb daudz cilvēks no dažādām tautām un nācijām. Bet vai kaut kur ir apsolīts, kad atmoda notiks tieši tajā nācijā, vai ka pēdējās laikos vēl tagad mūs sagaida atmoda? Jāsaka godīgi, es to Bībelē neredzu. Ja jūs to redzat, ierakstiet komentārā, paskaidrojiet, pamatojiet. Romiešiem 11. nodaļā, 25. pantā
Pāvils saka, es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikus nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājuši. Un šī vispār ir raksturvieta, kas mūs atver mazliet vaļā un liek mums sākt domāt par to, ko nozīmē Izraels 21. gadsimtā. Kas ir Dieva tauta? Vai tas ir Izraels, kas dzīvo tur, vai tā ir tāda Izraela tauta, kas ir pēc cilts kokiem, pēc ciltsrakstiem, Ābrahāma bērni, vai tie ir visi tie, kas tic uz Jēzu Kristu, jo pastieties, kas šeit ir rakstīts. Tātad viena Izraela daļai sirds tikus nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas, tātad no dažādām tautām un nācijām, visā pilnībā būs iegājuši, tātad tie no pasaules tautām būs ienākuši, un tā viss Izraels tiks izglābts. Es vienmēr, cik es atceros šo raksturvietu, biju uztvērs, ka tur rakstīts, un tad, kad pagāni būs ienākuši, tad arī viss Izraels būs izglābts. Bet te ir rakstīts, un to man viens draugs palīdzēja ieraudzīt, bet tur ir rakstīts, ka ir Izrēlē, viena Izraela daļai ir sirds nocietināta, kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs ienākuši. Un tādā veidā, kad arī šīs pagānu tautas būs ienākuši, šie cilvēki, kas atgriezīsies no dažādām tautām, tā viss Izraels tiks izglābts. Tas ir interesanti, par ko padomāt, jā. Bet es tā atļāvos pateikt, kad ir daudz cilvēku, vai ticīgi cilvēki, kuri lūdz un tic par atmodu, bet neapzināti patiesībā ilgojas pēc vēl lielākas atkrišanas. Un tamdēļ, ka daudz no tā, ko mēs pasaulē redzam un ko sauc par atmodu, patiesībā ir atkrišana, ir novirzīšanās no veselīgās mācības, ir novirzīšanās no tās ticības. Latviski mēs Bībelē tik ļoti nevaram to saskatīt, bet angliski, kad mēs lasam, un arī grieķu valodā to tāpat varētu pamanīt, ka ir vietas, kur rakstīts cīnīties par ticību. Nevis vienkārši ticība, ka ir Jēzus, vai mēs ticam, ka ir Dievs, bet par to konkrēto ticību, kas ir šī veselīgā mācība, kas ir tas viss, kas Bībelē rakstīts, ir nekas no tā nav atmetams vai viegli vai patvaļīgi interpretējams. Un tādēļ gribu, lai mēs mazliet padomājam un ieskatāmies dažās raksturvietās, lai gan tādas ir daudz vairāk, kur Bībelē pavisam noteikti un pavisam skaidri pateikts, ka pēdējās dienās, ja mēs šodien dzīvojam pēdējās dienās, tad pēdējās dienās un šobrīd jau pavisam noteikti ir iestājies tas laiks, kad šīs lietas ir piepildījušās un ka tās ir mums visapkārt. Bet kas ir tas viens no problēmām, manuprāt, mūsdienās ir, ka, ja Bībele runā par atkrišanu, tad man rodas jautājums, kāpēc neviens par to nerunā? Jo vai nu tad tā atkrišana vēl ir priekšā, un mēs vēl neesam pēdējās dienās, vai nu tā atkrišana jau ir notikusi, bet tad būtu jāprasa, kur tad ir tie atkritušie? Kāpēc neviens nevar pateikt, hei, šī ir atkrišana, šī ir atkritēja? Šie ir atkāpušies no Dieva vārda, no veselīgās mācības. Jo viss taču ir ekumēnijā savienot, viss taču ir brāļi, viss taču viens ar otru sadraudzībā, lai gan Bībele mums skaidri saka tādu, kurš dzīvo grēkā vai maldos, ar tādiem mēs nevaram būt sadraudzībā. Bet šodien taču neviens no mācītājiem, no arhibīskapiem un kā tur vēl tik viņam nav titulu, paši izveidot titulu sakarināt, neviens taču nevar pateikt, ka kādi ir atkāpušies, lai gan, protams, iekšēji jau katoļi teiks vispārējie, kas nav daļa no katoļa šī te karteļa, viņi ir atkāpušies, lutrāņi tāpat teiks, un citas draudzes harizmātiskās vasasvēju draudzes teiks, jā, mēs esam patiesie kristieši, lai gan, āršķīgi jau neviens tā nesaka. Bet pastīsimies rakstos, lai ieraudzītu, ka Bībele mūs brīdina un liek mums saprast, ka pēdējās dienās būs nevis milzīga atmoda, bet atkrišana. Un par to mums nav jātic, par to mums ir jālūdz, lai mēs nebūtu vienotie, mums ir jābūt skaidrā prātā, mums ir jābūt patiesi atgriežušamies, lai mēs neatkristu, lai mēs paliktu ticībā, lai mēs būtu uzticami kalpi. Un tāpēc gribu iesākt Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, Mateja 7.13, kur Jēzus teica, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pa tiem iet, ir daudz cilvēku. Un šeit runa, kontekstā vēlāk mēs saprotam, ka te ir runa par kristietību. Plats ir ceļš, plati ir kristietība, kas ved uz pazušanu, tā ir kristietība. Daudz, kas apliecina, kungs, mēs tavā vārdā visu kaut kādas lietas darām. Jēzus teiks, es jūs nekad neesmu pazinis. Plati ir tā kristietība, kas ved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ies, ir daudz, kas pievienosies šai kristietībai, bet viņi ir tikpat pazuduši kā tie, kas ir ateisti, kas ir islāma ticīgie, kas ir Jehovas liecinieki, kas ir mormoņi, tam līdzīgi, vai kas ir agnostiķi, vai kas ir kaut kādi
kādu citu jaunā laikmeta reliģiju piekopēju. Viņš saka, un daudz ir to, kas pa tiem ies. 14. pantā viņš saka, bet šauri ir vārdi, un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Nu, ļauj man tev paprasīt, vai tas šaurais ceļš, ir tas šaurais ceļš, kad tu apliecini, atkārto kādu lūkšanu un apmeklē draudzi reizēm, un tu esi glābts? Tamdēļ, ka tu to esi izdarījis, vai tas ir tas šaurais ceļš? Nē, tikai caur Kristu, un uz Kristu, un viņā, un caur viņu, un pateicoties viņam, un uz viņa, un zem viņa, visu un visā Kristus. Un ja mēs esam Kristū, tad mēs esam viņa mācībā. Ja jūs teicat, jūs mīlat mani, tad turat manas pavēles. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. To Jēzus saka saviem mācekļiem. Maz ir to, jo mums jau patīk, kad ir daudz, mums patīk būt daļai no pūļa. Jo vienam vai diviem ir grūtāk stāvēt, bet viņš visu laiku brīdināja savus mācekļus, sakot, jūs nebūsiet daudz, nebūs daudz, kas to atradīs, nebūs daudz, pat kas to meklēs. Un uzreiz tālāk 15. pantā viņš saka, sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk kāpju drēbēs, un es jau dažus minēju video sākumā, bet no iekšpus tie ir plēsīgi vilki, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Mēs redzam, ka viņi ir teikuši, bet tas nav piepildījies. Un kāpēc viņiem tas būtu bijis jāsaka? Jo, ja Dieva vārdā jau viss ir pateikts par pēdējām dienām, mums vairs nav jautājumu, mums nav nekas tā, mums vajag kādu cilvēku, kurš mums pateiks pravietos, kas notiksies pēdējās dienās. Bībelē jau viss ir pateikts. Ņem un lasi, un lūdz, lai Svētais Gars tev atklāja. Viss, kas tur ir teikts. Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā Jēzus saka, bet vai cilvēka dēls, ka tas nāks, otrais, ka viņš nāks, vai viņš atradīs ticību ir zemes? Nē, viss ir baigi atmod, visi baigi tic. Nē, bet vai viņš atradīs ticību? Viņš nāk un meklē tos, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Dievs meklē tādus cilvēkus, un viņš tos atradīs. Viņš atradīs, bet tie nebūs daudz. Mateja 24:4. Jēzus saka, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudz. Daudz teiks, es esmu tas izredzētais pravietis, es esmu tas galvenais apstults, es esmu tas galvenais Kristus pārstāvis, es esmu tas svaidītais. Ko nozīmē Kristus svaidītais? Viņš saka, daudz nāks teiks, es esmu Kristus, es esmu tas svaidītais, sekojiet man. Un viņš sacīs, un tie pievils daudzus. 11. pantā Mateja 24:11 rakstīts, un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Daudzus uzsvars. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam, tiks izglābts. 24. pants. Jo uzstāsies viltus Kristi svaidītie, un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, ar izredzētos. Viņas nevarēs pievilt izredzētos, bet ja iespējams, lai pieviltu ar izredzētos, bet viņas nevarēs pievilt. 1. Timotejam 4:1-2. Tagad pastīsimies, ko apustuļi rakstīja par šo tēmu. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ir kauna zīme iededzināta. Gars, svētais gars, tad Jēzus mūs brīdināja, un arī gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības. 2. Timotejam 3:1. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, un tā ir viena no populārajām mūsdienu kristietības mācībām. Tev jāiemācās mīlēt sevi, iemīli sevi, jo citādāk tu nevari mīlēt citus, tev jāiemācās mīlēt sevi, parūpējies par sevi, kur Bībele saka tieši otrādi, neskaties uz sevi, gādā par citiem, mīli citus, mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Un šie cilvēki būs tādi, kas mīlēs vairāk baudas nekā Dievu. Tad ir runa par kristiešiem. Ne jau pasaulī cilvēki mīl vairāk, tas jau skaidrs, ka viņi mīlēs vairāk baudas, bet šeit ir tas pārsteigums, ka tie būs ticīgi cilvēki. Un tad 5. pantā rakstīts, un izrādīdam ārēju svētbību, tātad no ārpus izskatoties par ticīgiem cilvēkiem, par kristiešiem, viņi nolieks tās spēku, viņi nedzīvos dievbijīgas dzīves. Un viņš saka, no tādiem izvairies, tāpat kā citās raksturvietās, no tiem, kas turās pie maldiem un kas dzīvo grēkā, no tādiem izvairies. 2. Timotejam 4:3 rakstīts, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Kas nepanesīs? Draudzes, ticīgi. Tie, kas sauc par ticīgiem cilvēkiem, viņi negribēs dzirdēt veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, ka nav ausis sniedz, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. 2. Pētera 2:1. Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslapeni ienesīs aplams posta mācības, noliekdam pa to kungu, kas viņu atpircis. Un tā sagatavo savu drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei. Tagad domājot par labklājības evaņģēliju. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei. Viņu dēļ patiesības ceļš
tiks zaimots. Mankārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem sodību, kas jau sen viņiem nolemt, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. 2. Korintiešiem 11:13. Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Varbūt, ka viņi domā, ka viņi ir, varbūt, ka viņi ir speciāli izliekās, jā, tad vai viņi paši ir pievilti, vai viņi tīšām to dara, nav svarīgi. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķi, ka viņi kalpi izliekas par taisnības kalpiem, to gals būs tāds kā viņu darbi. Jautājums rodas tāds. Mācītāji, kalpotāji, viss, kas Latvijā, kas jūs kalpojat, kas jūs sludinat. Pasakiet, kur ir tā atkrišana? Viņi, protams, rādīs uz mani. Redz, kur tur Dāvids, viņš ir atkritis no patiesās ticības. Bet kā ar visiem tiem pārējiem? Ja jau apustuļi brīdināja to, ka īsi pēc viņa aiziešanas būs kādi šie, kas ielavīsies ar maldu mācībām, kas pievils daudzus, tad kas ir noticis 2000 gadus atpakaļ? Vai vairs vispār nepastāv maldu mācības, ka mēs tās varētu nosaukt? Un es esmu runājis ar mācītājiem, viņš nevar nosaukt, tā ir maldu mācība, tā ir demonu mācība. Tāpēc, ka viņi ir vai nu nejēgas, vai bezmugurkalnieki. Tātad, vai ja apustuļi brīdināja un jau agrīnajā draudzes laikā viņi jau risināja šīs atkāpšanās, šīs atkrišanas, šīs maldu mācības, kas ielavījās, vai šodien mēs sakam, ka maldu mācības nepastāv, ka maldu draudzes nepastāv? Nē, šīs maldu mācības un šīs struktūras ir izveidojušās par organizācijām, par baznīcām, par kustībām, kas ir pieviluši daudz, un daudz cilvēku domā, ka viņi kalpo tam kungam. Bet viņi iet taisnā ceļā pazušanā. Un tieši tamdēļ mums ir vajadzīga atmoda, bet bibliska atmoda. Un tamdēļ gribu, lai mēs drusku padomātu par to, kā izskatās atmoda. Bībelē tāds vārds netiek īsti lietots, bet tas runā par to, ka kādi cilvēki ir piedzīvojuši garīgi atmošanos. Un biežāk jau tādā harizmātiskā vidē tas saistās ar to, ka vienkārši ļoti daudz cilvēku vai nu nāk pie ticības, tas arī jebkurā citādi draudzē vai baznīcā tāpat uz to skatīsies, ka tā ir tā atmoda, bet tādā harizmātiskā vidē tas saistīts būs ar kaut kādu emocionālu masu reaģēšanu uz evaņģēliju. Tā būs kaut kādi tie saucamie crusade, ja, vai konferences, vai evaņģelizācijas pasākumi, vai kas tam līdzīgs, un kur masas tiek uzrunāts, tā kā Reinhards Bonke, daudz šeit masu evaņģēlisti sludina kaut kādu vēstījumu, kaut ko tādu, un tad visi tā kā cilvēki lūdz lūgšanu, un reizē miljoniem cilvēki ir atgriežušies, un tagad viņus var pieskaitīt pie draudzes. Vai tas būs saistīts ar kaut kādām harizmātiskām izpausmēm, kur kaut vaļāšanās pa grīdu, dzīvnieciskas skaņas, kaut kādas viekšana, kaut kādas tās mēlēs runāšana, murmināšana, tam līdzīgi, kas tā kā, rekus Dieva gars ir atnācis. Lai gan Bībelē mēs redzam, ka tas tā neizskatās. Ja? Tas bija tikai dažas reizes, tad, kad svētais gars tika dots draudzei, kur tas izpaudās šo līdzjošo zīmi, lai jūdi redzētu, ka pestīšana ir nākus un kad visi ir kļuvuši viens, bet tas nav tā, ka tas visur caur Bībelē tā notiek. Ka tad, kad ir Dieva gars, tieši otrādi mēs redzam, ka viņi drosmīgi runā Dieva vārds, viņi runā pravietiski Dieva vārds, tad ir pravietiski precizitāti, viņi runā Dieva vārds, mēs redzam, ka viņi ir drosmīgi un stipri, un viņiem ir autoritāte. Lūk, tas ir tas, ko svētais gars mūsos izraisa, tad pat arī prieks un miers, kas piepilda mūsu dzīves. Tātad atmoda pamatā nozīmē, tad bibliski, ja mēs par to domātu, būtu šī grēku nožēla un atgriešanās, ja, to atstāšana, atgriešanās, novēršanās no šī grēcīgā ceļa, tātad no maldiem un grēkiem, to atstāšana. Un tā kā kāds varētu teikt, ka es esmu piedzīvojis atmodu, ka jūs šobrīd skaties uz kādu, kurš ir bijis atmodā, kurš ir piedzīvojis atmodu, jo esmu novērsies no grēka ceļiem un es novērsies no maldu ceļiem. Un otrs būtu arī tādā draudzes līmenī, ja, ka atklāsmes grāmatā vairākām draudzēm bija kaut kādas aizrādījumu un aicinājums atgriezties, un tad, ja viņi uz to reaģē, šķīstās, atgriežās, tad viņi tiek pasaudzēti, ja tad viņu lūgturs netiek nodzēsts, un tādas draudzes visdrīzāk īstenos draudžu disciplīnas, sludinās veselīgo mācību un turēsies pie bībeliskās mācības un bībeliskās prakses. Nu, un tas trešais ir, ja, ka tā ir tāda atjaunota paklausība Kristus baušļiem, ja, ka cilvēks varbūt ir atkāpies vai viņš ir bijis tā kā ticīgs, bet viņš nav bijis paklausīgs Dieva likumiem, Dieva pavēlēm, un tad viņa sirds izmainās, ka viņš grib dzīvot paklausībā Dievam. Tātad, atmoda būtu atgriešanās no grēkiem, no nedzīviem darbiem un ticību uz Dievu, un tad tā ir dzīve svētumā un paklausībā rakstiem un Dieva pavēlēm. Un tad es gribētu arī, vēl lai mēs apskatām,
kādus piemērus, kur mēs redzam šādu atmodu vecajā derībā un jaunajā derībā. Un iespējams, jūs jau ko ieraudzīsiet unikāli. Tātad, kā izskatās patiesa atmoda vai atgriešanās? Viens no piemēriem ir 2. laiku grāmata 7. nodaļa 14. pants, kur ir rakstīts, kur Dievs runā par savu tautu, viņš dod viņam apsolījumu. Viņš saka, mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļauniem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un ziedināšu viņu zemi, un viņš dos arī viņiem brīvību no tiem viņu gūstītājiem. Viņš tur nesola viņiem, hei, jūs kļūsiet visbagātākie, un jūs iemantosiet trīskāršai īpašumus, ko jūs esat pazaudējuši. Ne, viņš saka, es jūs apžēlošu, es jūs dziedināšu, un es jūs darīšu atkal brīvs, ka jūs varēsiet man kalpot. Jo visbiežāk tās atgriešanās un Dieva meklēšana nāca tad Dieva tautām, tad, kad viņi bija atkāpušies no Dieva un viņi bija zem soda, ja, viņi bija zem šīta lāsta. 1. Samuela 7. nodaļā 3. pantā rakstīts, Samuels runāja uz visu Izraēlu namu un teica, ja jūs no visas savas sirds gribat atgriezties pie tā kunga, tad izmetiet ārā no savu vidu šos svešos tautu dievus un aštartas tēlus, pievērsiet savu sirdi tam kungam un kalpojiet vienīgi viņam. Un kā mēs zinām, tad tā tauta tieši tā arī to darīja. Un viņi sapulcējās tur kopā ar Samuelu, un tad viņi visi gavēja, viņi visi lūdza un atzina, ka viņi ir grēkojuši. Viņi 6. pantā teica, mēs esam grēkojuši tā kunga priekšā, un tad Samuels iestājās par viņiem. Un tad vēl viens tās labs piemērs no vecās derības ir Joēla grāmatas 2. nodaļa 12. pants, kur ir rakstīts, bet arī vēl tagad, saka tas kungs, griezieties atpakaļ pie manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām. Tā nav vienkārši lēkāšana, priecīga emocija izjušana kaut kādā konferencē vai lielā mēroga pasākumā. Nē, tur ir šī gavēšana, tur ir šī Dieva meklēšana, tur ir šīs asaras, nožēla, tur ir šī savu elku un agrāko nepareizu okulto lietu, tikšana vaļā no šīm lietām. Viņš saka, saplosiet savas sirdis un ne tikai savas drēbes un atgriezieties pie tā kunga savu Dievu. Tad nedariet to āršķīgi, bet jūsu sirds, lai saplīs, jā, apzinoties, kas ir grēkoši par Dievu, ieraudziet viņu svētumu, jo Dievs ir žēlsirdīgs. Bet kas ir interesanti, un es gribētu, lai jūs par to padomājat, ka vecajā derībā mēs redzam, jā, ka tā ir Izraēla tauta, viņi atkrīt, lai gan tur arī katrā tajā laikā bija taisnieki, kur turpināja neliekties, ja, piemēram, elku priekšā un neņem daļu visā tajā, bet tur mēs vairāk redzam šo tautu. Izraēla tauta tiek paverdzināta, viņi tiek sodīti, tad viņi visreiz atgriežas un Dievs viņus apžēlo. Bet jaunajā derībā mēs redzam, ka tas ir daudz personīgāk. Un jā, reizēm ir kaut kādas grupas lielākas, bet ļoti bieži arī tie ir vienkārši konkrēti individi vai konkrētas ģimenes, kā piemēram Kornelija nams, kur bija kāds viņš un viņa nams, viņa tuvākie, kuri arī dzīvoja, meklējot to kungu, kas bija atgriežušies savās sirdīs, un Dievs viņus apžēloja un deva viņiem būt par daļu no Dieva draudzes. Un tātad Jānis Kristītājs, viņš kristīja dažādi šos ļaudis no visas Jūdejas apgabala, un tad cilvēki nāca un prasīja, kas viņiem būs darīt, un viņš pārmeta tiem, kas bija šie rakstu mācītāji, ka viņi šie odžu dzimums, Mateja evaņģēlija 3. nodaļā, un viņš pieprasīja tiem patiesi atgriešanās augļus, lai tā nav tikai kaut kāda āršķīga lieta, ko tu izdari, simboliska, bet nē, tur ir jābūt sirds pārmaiņai. Un par sirds pārmaiņu mums ļoti labi atgādina Saķejs, kurš Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā mēs redzam, ka kad viņš ieaicina Jēzu savā namā, kad Jēzus viņu uzrunā, viņš atsauc Jēzus aicinājumu, viņš uzņem Jēzu savā namā, cik viņu uzņem, tiem viņš deva var kļūt par Dieva bērniem. Un tad tā rezultātā, ka viņš ir uzņēmis Jēzu, viņas sirds ir izmainīta, un tad viņš nāk pie Jēzus bez tā, ka viņš bija jānosod vai jāpamudina. Viņš saka, es gribu atlīdzināt visu to ļaunumu, visu to grēku, ko es esmu darījis, ko es esmu apzedzis, kur es biju nelietīgs, es gribu to 3-kārši vai 4-kārtīgi atlīdzināt. Un tad arī ļoti labs piemērs ir pazudušais dēls, kur mēs redzam, ka viņš tā kā sabuntojas pret tēvu, viņš aiziet, viņš ir pasaulē, bet tad viņš nāk atpakaļ pazemībā, atzīstot savu šo te grēku, savu netaisnību, savu necienīgumu, tad tēvs tas, kas viņu apžēlo, ja tā ir pazemīgs stāvoklis, salauztības stāvoklis, kad mēs varam nākt pie Dieva. Un tātad grēku nožēla, atgriešanās ticību uz Dievu, tas ir tas pamatā, ko nozīmē piedzīvot patiesu atmodu un atmošanos. Tas ir, kad svētais gars izraisa tevī, atver tavu acis, izmaina tavu sirdi, ka tu atstāji, ka tu nožēlo savu agrāko dzīvesveidu, maldus, kuros tu esi dzīvojis, grēku, kuros tu esi dzīvojis, tu to atstāji, tu novērsies no tiem, tu nožēlo to, un tad tu uzticies Dievam, tu esi piepildīts ar ticību uz Dievu, un tu gribi sekot viņam un izpatikt viņam visos savos ceļos. Un vēl tāds labs piemērs no
Apustuļu darbiem, protams, ir 2. nodaļā, kur ir šī pirmā svētā gara izliešanās par apustuļiem un tiem, kas bija ar viņiem, pēc tam arī tiem pārējiem, kas nāca pie ticības, tie kristīti un pievienot draudzei. Tur arī tātad viņi to darīja atgriežoties no grēkiem. Bet apustuļu darbu 19. nodaļā mēs lasām 18. pantā Efezā, kur Dieva vārds tiek sludināts, un tad kā tas izpaudās. Kad daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdam savus darbus, un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanes grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50,000 sudraba gabalu. Tātad tur bija vērtīgas lietas, ko viņi sadedzināja. Viņi gribēja tikt no tām vaļā, jo viņi gribēja godināt to kungu un vairs neko kopīgi ar okultajām lietām. Un tā mācība auga un kļuva stipra tā kunga spēkā. Un tātad arī tur mēs redzam atgriešanos. Viņi atgriezās no šiem darbiem, tad viņi atzinās tajos, viņi izsūdzēja savus grēkus un savus ļaunos darbus, un tad viņi arī atteicās, viņi sadedzināja tiltu savais muguras, ko es esmu darījis šajā laikā, lai sekot Kristum, un viņiem nebija atkāpšanās ceļa kārtējā dziesmā. Es esmu izlēmis sekot Jēzum, un nav ceļa man vairs atpakaļ. Un tādēļ, jā, protams, ka mums nav jātic par atkrišanu. Mums vienkārši ir jāturās pie patiesības, jābūt skaidrā prātā, pirmkārt pašiem par sevi jāgādā, jāpārbauda, vai mēs esam ticībā, 2. Korintiešiem 13:5, vai mēs paši stāvam ticībā, jo ja mēs varam sludināt vai dzīvot, un mēs varam domāt, ka mēs esam kristieši, bet patiesībā nebūt tie, kas mēs mīlam Dievu, mīlam viņa vārdu, turam viņa pavēles, bet esam atkrišanas kristietībā, tad mēs pieviļam paši sevi. Tātad šī atkrišana jau ir notikusi. Pirmā liela atkrišana notika, kad izveidojās Romas katoļu, vai sākotnēji šī katoļu universālā baznīca, un tad laika gaitā viss šīs pārējās konfesijas, kas izriet no katoļu baznīcas, arī ir daļa no šīs atkrišanas kristietības. Un mums ir jāuzmanās, lai mēs nebūtu daļa no tā. Tā kā pirmkārt skaties uz sevi, un otrkārt, protams, ka mēs varam lūgt, un mums ir jālūdz par savām sirdīm, par mūsu tuvajiem, par mūsu draugiem, lai Dievs dod žēlstību, lai Dievs dod šo grant repentance, angliski ir lietots, lai viņš dod šo žēlstību, ka cilvēki var atgriezties. Ja mēs varam lūgt, mēs varam sludināt, bet vai ir apsolīts, ka daudz atgriezīsies? Diemžēl, tas nav apsolīts, un mēs nevaram pieprasīt Dievam neko, jo cilvēkiem ir pašiem savu gribu. Dievs zina, cik daudz būs tie, kas atsauksies, bet mums ir jābūt uzticamiem Dieva vārdu sludinātājiem. Pirmkārt, pašiem jāatgriežas, tad jāsludina atgriešanos no grēkiem un ticību uz Dievu, un tad jāskatās. Varbūt, ka Dievs tiešām dos, ka kādi arī atgriezīsies, un ar tiem mēs varēsim būt brālīgā sadraudzībā un kopīgā draudzē. Nu ko? Ceru, ka tas bija noderīgi. Aicinu arī jūs par šīm lietām padomāt. Un varbūt, nedomāsim tik daudz un nefokusēsimies, ka Dievs noteikti ir apsolījis, ka jānāk lielai atmodai. Bet gādāsim par to, lai mēs paši esam atmodušies un lai mēs pieķeramies Dievam tik stipri, it kā no tā būtu atkarīga mūsu dzīvība. Jo tā tas arī ir.